Jēzus tev ir devis autoritāti pār katru netīro garu, pār ikvienu no viņiem, un ir devis autoritāti tos izdzīt. Izdzīt. Svētais gars izgaismoja, kāpēc ir attiecību neatbilstība, nesaskaņa, harmonijas trūkums, nepatīkamas sajūtas, vērtības, rīcības nesaskan, lietas šķiet emocionāli, mentāli svārstās, jo tu tiec grūsta ārā. Kā divas realitātes saduras, konfliktējoši, nesaderīgi, patiesībā divas valdības. Divas konfliktējošas valdības, Dieva valstība ir debesu valdība. Dievs tevi ved uz turieni Dieva valstībā, savā autoritātē, ved tevi savā mierā. Dievs saka, tu tiec izgrūsta ārā ar spēku. Tas ir spēks no debesīm, kas nāk pār tavu dzīvi. Tā kā raķete tiek izgrūsta, izstumta. Izstumšanas spēks raķeti izlauž cauri pretestībai. Raķetei ir pirmā dziņa vilce, ir grūdiens, intensīvs grūdiens, spēkpilna kustība, kas izraisa raķeti izlausties cauri pretestībai. Kad izlaužas cauri pretestībai, tad vairs nav nepieciešams tik daudz, jo izlauzusies cauri pretestībai. Pretestība ir vajadzīga, lai izlaustos cauri. Ja tu redzi šo, tu tiec padzīta, tu tiec sūtīta ārā, tu šo piedzīvojo dēļ Dieva autoritātes. Tā ir zīme, ka valstība nāk pār tavu dzīvi, tāpēc ir konfliktējoša valdība. Konfliktējošs ceļš, no kā tiec atbrīvota, un Dievs saka, ka tu tiec izstumta ārā. Dievs saka, ka tu izlauzīsies cauri pretestībai. Tuvojies Dievam, un Dievs tuvosies tev, un tu jutīsi to spēku aiz tevis, kā vējš sāk katapultēt tevi cauri šai pretestībai Jēzus Kristus vārdā.